Latvieši pārāk daudz kavējoties atmiņās. Kas bijis, kas varēja būt. Citu tautu skatījumā mēs esam pārāk nostalģiski, un tas mums traucējot domāt par nākotni. Šajā ziņā laikam esmu īsta latviete. Man patīk antikvāras lietas, seni notikumi un fotogrāfijas, kas atdzīvina aizmirstas emocijas. Karsta tēja un fotoalbums Viena diena Latvijā lietaino pēcpusdienu pārvērš atmiņu negaisā. 20 gadu veci fotoattēlu mīs ar pērnā gada fotogrāfijām, un mana roka nedaudz sāk pagurt, turot teju 5 kg smago grāmatu. 1987. gads. Tolaik es biju jau saprātīgi vecuma oktobrēns, taču atmiņas par to laiku pamazām kļūst blāvākas. Atceros cukuru un ziepju talonus, veikalu plauktus, kuros preces bija skaitāms uz vienas rokas pirkstiem, kino biļeti par 10 kapeikām. Kas zina, vai vēl pēc 20 gadiem es to atcerēšos? Taču vispilgtāk man atmiņā palikuši tā laika cilvēki. Varbūt izklausīsies absurdi, bet cilvēki šķita dzīvespriecīgāki. Jā, pat sabiedriskajā transportā. Un jūs zināt, tur optimismam nekad nav bijis daudz vietas. Bet vai tiešām viss ir tik ļoti mainījies, kā šķiet? Jā, mēs dzīvojam brīvā valstī, neierobežot sazināmies ar ārpasauli, mūsu dzīve nav iedomājama bez modernajām tehnoloģijām, arī veikalu plaukti ir pilnāki. Taču pēc grāmatām rindā cilvēku vairs nestāv. Var jau būt, šī grāmata būs izņēmums. Taču padomājiet, lielos vilcienos neskaitāmas lietas ir palikušas nemainīgas. Maizi joprojām cep krāsnī, jaunieši visos laikos protestē pret pastāvošo iekārtu, lai arī kāda tā būtu, bet karavīri izpilda pavēles. Vienīgi jaunāks gan neviens no mums nepaliek.